Es te visiem latviešiem pie reizes gribu nodot sveicienu. Es saku, sēžu, gaidu, man te nav ko darīt. Es te gribu nomainīt šo zilo HCT telefonu pret tādu, ar kuru es uzreiz varu YouTube'ā ielādēt video. Ar šito telefonu mēs te secinājām, ka tādu funkciju nevar izdarīt. Un te tādu dziesmiņu atrada. Un tur tāda... Džordžs Siksne viņu izpilda. Es tā saprotu, ka man te viņu atsūtīja, lai es viņu paklausos. Tas, laikam, bija man nodots sveiciens, ka man jāsgrien atpakaļ uz mājām. Un principā es līdz 1. martam, līdz satiksmes ministrijām arī ar kājām var mierīgi atšāpot. Pārpeldēt pāri Lavanšas šaurumam. Un tālāk lēnā garā tur mazliet pa Franciju, mazliet pa Beļģiju, mazliet pa Holandu, cauri Vācijai, pēc tam pa Poliju, un tāds garlaicīgs ceļš līdz tam cauri Lietuvu. Var pa ceļam Kaļiņgradā iebraukt, pabraukāties. Pēc tam Lietuvā vēl padzīvoties. To visu es pat varu izdarīt bez transporta līdzekļiem. Ja jūs gribiet, lai es 1. martā sāku tur satiksmes ministrijā strādāt, pie reizes pa ceļam uzzināšu kādus jaunus risinājumus, teiksim, kā sakārtot loģistiku, vai, teiksim, uzzināšu informāciju, kur pēc tam varēšu likt lietā. Kā tur divas sievietes, kādas arī kaut ko formē, tur kaut ko formē, vēl kaut ko tur formēs. Viss vispār lēnā angļu ievarā, neviens nekur nesteidzās. Un tad sajūt, ka es te pusdienu nosēdēt un varbūt pat nekas nenoformēsies. Un, cerēsim, ka viss būs kārtībā.